Namaste. Šodien es jums piedāvāju ar mani kopā zīmēt. Un zīmēšanas tēma ir mamma. Un šis darbs būs vairāk enerģētisks. Es jūs vedīšu zīmēšanā, bet paralēli stāstīšu, kas notiek enerģētiskā laukā ar jums tajā mirklī, kas tiek radīts plūsmā. Tā kā sāksim zīmēt. Tātad, kas jums ir vajadzīgs, lai jūs ar mani šodien zīmētu? Cirkulis, lineāls, parastais zīmols un krāsaini zīmoli. Vai arī varbūt krāsainās pildspalvas. Es zīmēšu uz pelēka, jo man sajūtas ir, kad es gribēšu zīmēt ar baltu, pēc tam zīmoli krāsot, tāpēc man ir pelēks tonis. Ja jums mājās ir pelēks tonis, var zīmēt ar mani uz pelēku. Ja jums nav pelēks papīrs, ņemiet baltu, un vienkārši tad šīs krāsas nebūs noteiktas, krāsas būs tikai vadoties uz jūsu sajūtām. Tātad mēs varam sākt zīmēt. Tātad mūsu temats ir mamma, un varat nolikt rokas uz papīra un sajust, ka šis papīrs esiet jūs, un tas ir jūsu stāsts ar mammu. Un katram mums šis stāsts ir savādāks. Ir līdzīgas notis, ir dažādas notis, ir pilnīgi pretējas notis. Un katram starts, no kura mēs esam izgājuši, arī ir cits. Atkal var būt līdzīgs un nē. Un tagad es jums piedāvāju apskatīties savā lapā tādu vidu, paņemt cirkuli un iezīmēt apli. Iezīmēt pašiem sevi. Apļa lielums tas ir tāds, lai jums vēl ir tā kā pa visu nē, jo mēs zīmēsim arī apkārt, kā rāda zīmējums, kas atnāca. Ja? Tātad jūs skatāties kaut kur pa vidu, iezīmējiet sevi. Ja, man viņš būs apmēram šitās lielums, varu pateikt, cik man viņš ir liels, tātad man viņš iet 2,2. Ja, tātad 2,2 un iezīmējiet sevi tagad. Viegli tā, lai jūs viņu redzat sevi. Tas, kas jūs esiet tagad, sajūtiet to. Jūs iezīmējiet sevi. Tālāk mēs paskatieties uz punktu, ja? Man sanāca, cik pat nevar redzēt lāga, pat tādā rakursā, ja? Es iezīmēšu. Tagad mēs iezīmēsim vertikāli svītu no augšas uz leju. Svītu no augšas uz leju arī parādīšu, atstājot tā kā tādu ne pa visu lapu, bet bišķītiņi es no vidus ņemšu 10 cm uz augšu un 10 cm uz leju iešu. Tādā svītriņā. Mēs uzīmējām savu vertikāli. Ja, tāda vertikāli. Un tā ir savā veidā mūsu dzīve. Šoreiz mēs viņu zīmēsim, kā es teicu, par vertikāli. Tagad varat uzlikt rokas un vienkārši pēlpot tanī visā. Jūsu stāsts par mammu, jūsu stāsts pateicībā. Tāds, kurām laikam vārdi varbūt pat tik lieki, kā ir šī iekšējā sajūta. Tā iekšējā sajūta, kas dzīvo jūsu sirdī. Un ar mammu mēs runājam. Mēs ar mammu varam komunicēt gan kā bērni, gan kā pieaugušie, gan kā vecāki jau paši būdami. Mēs varam komunicēt aiz aizvainojuma, par prieku. Mēs varam komunicēt aiz dusmām ar mammu, aiz sajūsmas. Mums ļoti daudz bijuši emocijas, kurās mēs ar mammu esam runājuši. Un šobrīd es jums ieteiktu par vertikāli iezīmēt
uz vertikāles atstāt 8 tādus punktiņus, sadalēt tanī līnijā 8 punktiņus. Tātad no vidus mēs to vidējo punktu neņemam, mēs ņemam 4 uz augšu punktus. Jūs varat mērīt pat ne lineāli ar aci, bet augšējiem punktam ir jābūt tā, ka vēl paliek uz augšu. Ja? Un 4 mēs varam likt uz leju, apmēram tādā pašā attālumā kā tā augšējā. Un arī, lai ir uz apakšu. 8. Kāpēc 8? Mēs iezīmējām, cilvēkam ir 7 čakras. Un, ja mēs komunicējam ar mammu no katras čakras, ja, no pirmās čakras mēs komunicējam, tā ir viena komunikācija. Caur otro čakru, ja mēs ar mammu komunicējam, tā jau ir savādā komunikācija. Un tā ir visas 7 čakras. Es ņēmu 8 čakras, jo 8. čakra jau šobrīd ļoti daudziem arī cilvēkiem ir atvērta. Un tad nav svarīgi, vai jums viņa atvērta vai nav, bet mēs viņu ieliekam laukā. Un tātad no šī vidus, kur mēs iezīmējām, mēs sevi, jūs velkiet tādu kā spirāli, izejot caur katru čakru uz augšu. Tātad es no sevis vidus, un jūs varat šeit sajust, kā jums gribās iet uz augšu, vai jūs sākumā iesiet uz leju, vai jūs iesiet uz augšu. Es iešu uz augšu no tā sava vidus, es iezīmēšu uz augšu. Tātad es eju uz augšu. Tātad es eju uz 5. čakru. Tad es eju uz 6. čakru, uz 7. čakru un 8. čakru. Un manas jāiziet gaismā. Tas būtu vot šādi. Tagad es no sevis, no savas sirds telpas, es eju uz 4. čakru, uz 3. čakru, uz 2. čakru, uz 1. čakru un aizeju uz leju. Un šeit es jums, ja jums kaut kas nepatīk zīmējumā, kā man piemēram nepatīk kaut kas, jūs droši variet viņu mainīt. Es paņemšu uz dzēžumiņu. Jūs variet padzēst un iezīmēt vēlreiz. Man ir viens posms, kur man liekas, ka viņš ir pa daudz izgājis. Es droši viņu pārvilkšu vēlreiz. Tātad šādi tas mums izskatās. Un mēs varam otrais es vilkšu no lejas. Es iešu. Un, ziniet, tāda jocīga sajūta, man visu laiku prātā ir mamma. Jo tēma ir mamma, un es iešu savā 1. čakrā, es viņu sajutīšu. Un teikšu, paldies tev, mamma. Paldies. Paldies, ka tu man esi. Slēnām vedīšu uz 2. čakru. Sajutīšu savā ķermenī 2. čakru. Jūs varat uzlikt roku, ja jūs vēlties. Un es atkal teikšu mammai. Paldies tev. Paldies, ko tu visu darīji manā labā. Arī, ja es to nesapratu tanī laikā. Arī, ja es dusmojos tanī laikā. Bet šobrīd no sava, kur es esmu šodien, es tev saku paldies. Es iešu, vilkšu. Šeit jūs varat vilkt vairāk, kā jums teicu, varat padzēst. Varat vēlreiz dzēst un vēlreiz vilkt. Es iešu uz 3. čakru. Sajutīšu savu 3. čakru. Un es atkal teikšu mammai. Paldies, jūs varat iedomāties mammu. Vienalga, kurā vecumā, kādu jūs viņu atceraties, un teikt viņai paldies. Paldies no 3. čakras. Paldies, ka viņa lika robežas, ka viņa mācīja, ka viņa bija stingra varbūt. Varbūt, ka viņa nebija stingra un jums ir kaut kādas pretenzijas, kas jums ļoti sen tur sēž, bet neskatoties uz to visu, kas jums ir bijis, jūs viņai sakiet
paldies. Mēs ejam uz 4. čakru, sirds čakru. Un sirds čakrā mēs atkal savai mammai sakām paldies. Paldies, paldies, ka tu esi. Paldies, ka tu biji man blakus, kad man ļoti sāpēja. Paldies, ka tu biji man blakus tad, kad man bija ļoti priecīgi. Paldies, ka tu biji man blakus, kad mēs viens otru nesapratām. Bet tu biji man blakus un es tam dodu vietu, jo es zinu, ka caur to es ieguvu tūkstošiem daudz emociju. Un tagad no šī skatu punkta, kad es zinu, kad emocija ir vērtība, kad mēs ienākam emocijas izdzīvot šeit uz zemes, un kad tas nav viegli, jo tad šī personībai tas ir jāpiedzīvo. Un šī dievišķā daļa atkal mūsos, viņa to visu zina. Un tāpēc es mammai saku paldies, jo es nezināju to dzīvi, es viņu līdz tam sapratu savādāk. Es viņai saku paldies, un es velku, un es esmu savā aplī. Un kas ir šis aplis? Tas ir aplis, kas ir šis punkts? Tā ir mana dvēseles telpa. Un, lai cik būtu jocīgi, citreiz cilvēks saka, saskaņojies ar savu dvēseli, bet es to izjūtu, kad manā sirds telpā ir vēl vieni vārti dvēselē. Un mēs pie dvēseles ejam sarunāties caur sirds telpu. Tā strādā man. Varbūt jums strādā savādāk. Bet to es arī ļoti daudz cilvēkos, ka dvēseli vēl sarunāties caur sirds telpu. Un tāpēc ir šis vidus, kur mēs no sirds, mēs ienākam dvēseles telpā. Un tā ir arī tā dievišķā telpa, kas visu par mums zina, kas visu zina, kas ir pareizi. Viņa zina mūsu kļūdas, ja mēs ņemam labais un sliktais, mūsu veiksmes un neveiksmes, un viņa zina mūsu dzīves stāstu, kaut vai mēs paši to nezinām. Un viņa ir tā telpa, kas arī mums, kuru mums runā, caur kuru mums stāsta. Un tā telpa, tā daļa dvēseles telpā arī ir tā, kas izvēlējās to mammu, tieši tādu, kādu viņa ir. Un mēs izvēlkam vēlreiz, mēs ejam šeit. Un mēs esam šeit tādi caur dvēseles telpu. Tālāk mēs ejam uz 5. čakru. Es varu pielikt pilnīgi punktu šeit. Punktu piektā runāt. Mēs runājam un mēs apzināmies, cik daudz arī mēs sāpes esam paši teikuši savām mammām, cik aizvainojums esam viņām teikuši, cik citreiz neesam bijuši pareizi, bet tas arī ir tas stāsts, kuru mums bija jāpiedzīvo. Mums bija jāpiedzīvo šī saruna ar mammu, pilnīgi no visām emocijām. No dusmām, no laimes, no prieka. Tas arī ir stāsts, mans stāsts ar mammu. Tālāk es eju jau uz 6. čakru, izvelku. Saku, jūs varat tur padzēst, ja jums kaut kas nepatīk, kaut kāda nianse, jo tas viss ir telpā. Enerģijas telpā, kur mēs šo visu izzīmējam. Mēs aizejam uz 5. čakru. Un tā ir tā apziņa, kad caur dusmām mēs esam mīlējuši. Vienalga. Bērns savu mammu vienmēr mīl. Un aiz lielām pretenzijām, aiz lielām tādām dusmām uz vecākiem, uz mammu šajā gadījumā vienmēr ir bērna sāpe. Sāpe, kas ir jāizdzīvo. Un tas ir tas, kāpēc citreiz mēs ieceklējamies šai sāpē un mēs no viņas netiekam. Tālāk mēs dodamies jau uz savu 7. čakru. Un saprotam, kad viss šeit ir pareizi, un mēs atkal sakam mammai paldies, 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 ka tu esi. Paldies, ka tu biji vienalga.
es nerunāšu pagātnes formā, tāpēc, kad mamma vienmēr ir ar mums kopā īstenībā. Viņa varbūt jau vairākus gadus aizgājusi, bet viņa dzīvo mūsu sirdī, un tāpēc es runāšu tagadnē. Paldies, mamma, ka tu esi. Mēs runājam caur 7. čakru. Paldies tev. Un mēs velkam uz 8, kā es teicu, ļoti daudziem jau viņa arī ir atvērta. Jau, kad mēs skatāmies uz visu notikušo no dvēseles līmeņa, mēs izprotam, sākam izprast to dēļ, ko sauc par dzīvi. Un ejam uz augšu. Ja augšā jau mums ir vēl čakras. Mēs vēl paskatāmies, tas apmēram izskatās šādi. Un šobrīd jūs varat, ja jūs vēlties, jūs varat ielikt tai spirālei krāsu, kādu jūs vēlaties. Es viņu, kā jau man bija sajūta, ka es viņu zīmēšu baltu, es viņu izvelkšu baltu un vienkārši atkārtošu sev. Paldies, mamma. Paldies par to, ko tu visu man devi. Paldies par asarām, paldies par manām dusmām, paldies par priekiem un bēdām. Es esmu tev pateicīga par visu, ko esmu izdzīvojusi, pateicoties tev. Man ir šāds, es vilkšu ar baltu līniju. Šo pateicību mammai, un tagad es jums piedāvāju vairākas reizes lēnām izvilkt šo līniju un pie katras čakras teikt, es pateicos tev. Kaut arī varbūt jums šajā mirklī ļoti sāp un jūsu attiecības nav tik vienkāršas. Bet pateicību mēs varam teikt, mums ir noteikti par ko pateikties. Un katrs no mums, kā es teicu, starts ir katram savādāks. Bet tas, kā mēs katrs ejam individuāli cauri, šī praksē būs līdzvērtīgs. Un šī mirklī mēs ieejam atkal pirmā čakrā, ka jūs jau paņēmāt savu, kādu jums gribējās šo krāsu, un velkiet lēnām izvelkiet šīs visas čakras un sajūtiet. Un pie katras čakras varat teikt paldies, vai es pasaku pateicos tev. Šī mirklī, kad jūs šo velkiet pie katras čakras, jūsu enerģētiskā laukā tiek attīrīta katra čakra, kas ir jums saistībā ar mammu, cik uz šo momentu katram no jums tas ir iespējams. Citam vairāk, citam mazāk, attīrās ar to, kas jau ir nokalpojis. Attīrās ar tām sāpēm, kas jau ir izdzīvotas, bet vēl, kas ir palikušas jūsu ķermenī, kas ir palikušas karmiskajā cilvēka ķermenī, viņš attīrās jums un dod jums jaunu telpu. Tāpēc es jums iesaku izvilkt šo spirāli tādu kā čūsku, lēnām pietuvojoties. Es pasakos tev, mamma, no visas sirds un savas dvēseles. Ieklausieties, kur jums gribās pateikties, par ko tieši vēl un vēl es gribu pateikties savai mammai. Ja jums nāk kaut kādas šī mirklī uzspēlēt kaut kāda ļoti sāpe, tad jūs arī sakiet paldies. Es zinu, kā ir just, kad mani nesaprot. Paldies par šo emociju, visas tās emocijas, ko jūs nevarat pieņemt. Ja jums vajag nodefinēt, jūs varat teikt paldies. Paldies, ka tu mani nesaprāti. Es zinu, kā ir to piedzīvot cilvēkam. Paldies, ka tu nenovērtēji mani. Es tagad zinu, kā jūtās cilvēks, kas nav novērtēts. Paldies, kad visa pasaule man neticēja, bet tu man ticēji. Paldies. Vai paldies, kad visa pasaule ticēja, bet tu man neticēji. Es zinu, kā tas ir, ka tu man netici.
paldies! Es zinu, kā ir būt bērnam, vienalga kurā vecumā, kad mamma saslimst. Un tu neko nevari palīdzēt, tu vienkārši vari būt līdzās. Tas ir emocionāli, man arī ir asaras, jo es arī zinu, kā ir, kad vecāki saslimst. Vienalga kādā vecumā tu esi, tu nekad tam neesi gatavs. Un kad tev tas ir jāizdzīvo. Un tu zini, ka šī saslimšana citreiz, tu zini gala rezultātā, ka tā ir aiziešana jau uz citu sauli, un tev tas ir jāpieņem, un mēs nekad tam neesam gatavi. Un šeit nevar tā teikt, kad ir, protams, nodzīvot 90 gadus, 80, nav kā nodzīvot 40, bet citais 40 cilvēks gados izdzīvo daudz vairāk kā cilvēks 80 gados. Ir nianses, bet bērns tam nekad nav gatavs, arī pieaudzis. Un mēs te varam teikt, es pateicos tev, es zinu, kā tas ir. Un pieņemt šo visu, kā es teicu, no jebkuras punkta ķermenī es to pieņemu. Un es zinu, kā ir to izdzīvot. Es zinu, kā ir nesalūst. Es zinu, kā ir dusmās atrast gaismu. Es zinu, kā ir atrast mierinājumu. Es zinu, kā ir klusējot, skatoties mammai acīs, kur vārdi ir lieki. Tu zini, kad ir viss pateikts. Es zinu, kāds ir pēdējais skatiens. Kāds, kam tas nav tāds, tad jūs zināsiet, kad būs tas pēdējais un sapratīsiet to. Un tur ir tikai un vienīgi mīlestība, tur nav pretenziju, tur dzīvo tikai un vienīgi jūsu mīlestība. Tāda ir šī spirāle. Un otru spirāli, ko mēs vilksim pretējā virzienā, stāsts par mammu, vai šeit ir stāsts par mammu, kad mēs izvilksim spirāli, kur jau mammas vai tēvi esam mēs. Un šī otra spirāle būs stāsts par mūsu bērniem. Ja jums nav bērnu, tad tas ir stāsts par caur ko es skatos uz pasauli, kā es miedarbojos ar citiem cilvēkiem, tad tā spirāle būs par to, un viņa arī iziet no tās manas bērnības, kad es miedarbojos. Bet šajā aspektā, kam ir bērni, es piedāvāju viņu vilkt, es esmu kā mamma saviem bērniem. Un es atkal viņu vilkšu no vidus, ejot uz augšu. Ar parasto zīmoli jau es uzvilkšu, un es pieņemšu, es pateikšu paldies sev kā mammai. Es varu arī 1000 reiz kļūdīties, 1000 reiz paklupt, jo mēs katrs mācamies šai dzīvē būt gan par meitām, gan par mammām. Un tas stāsts ir, ka tu caur savu mammu, tu arī esi mamma. Un tā daļa, kas ir manī kā mamma, ir arī manas mammas daļa. Jo mēs neapzināti citreiz ļoti bieži darām, kā darīja mūsu mamma. Un te ir tas, kad mēs uz saviem bērniem vai tiem, kam nav bērnu, mēs ar citiem cilvēkiem arī ļoti bieži ir tādas rakstura īpašības vai tas, ko mēs darām kā mamma, un mēs ļoti bieži dusmojamies par to, kad mēs piefiksējam un mēs negribam tā darīt. Un tad tas ir izlīgums, kad manī kā mamma ir arī tā mana mamma. Un šeit es velku to līniju uz augšu ar sev, kad es pieņemu to. Es pieņemu to, ka es neesmu, ka man nav jābūt perfektai. Es varu kļūdīties kā mamma.
un es ļauju, kad es velku uz leju, es arī saprotu, kad arī mana mamma mācījās būt par mammu. Un tanī laikā tas bija daudz savādāk, bija daudz savādāka vērtību sistēma, jā, no maniem kādiem, kad man mamma dzīve. Tas bija pilnīgi savādāks vēsturiskais stāsts, tā bija pilnīgi cita vēsture. Un šī otra līnija, tā ir tā, kad es pieņemu sevi kā mammu, mammā. To tā grūti ir laikam varbūt tā izskan, bet jūs varat sajust to, ka tagad, kad es to stāstu, jūsos savienojās tā daļa, kas bija kaut kādā mērā pret mammu, ko jūs strīdējāties, ņēmāties ar mammu, un jūs to pārnesat savā jau dzīvē, un tas atkal ir līdzīgs, un jūs saprotiet, ka tam ir vieta. Un jūs saprotiet, kā jūs to vēlties. Un es šeit ņemšu, man ir sudraba zīmuls, un es to līniju šoreiz velku jau krāsu, lieku no apakšas uz augšu, kad es pieņemu to, ka es esmu mamma, un es daudz lietas saprotu, kad es arī varbūt daru tā, kā dara sava mamma. Un šeit ir pilnīgi viss pareizi, jo mēs izdzīvojam, kā es teicu, mēs izdzīvojam emocijas. Un tad, kad mēs viņas godīgi izdzīvojam un redzam, tad šis kaus, var teikt, ir pilns. Un es sev saku, es dodu tam vietu. Es saprotu savas dusmas un savas pretenzijas pret mammu, jo tādas pašas var būt dusmas un pretenzijas arī maniem bērniem pret mani vai kādas citas, jo viņas ir laukā, jo viņas es neesmu integrējusi. Ja jūs esiet integrējuši visas savas dusmas pret savu mammu, jūs būsiet integrējuši viņas arī attiecībās no jūsu bērniem pret jums. Ja jums viņas vēl nav integrētas, tad tam vēl nav laiks. Un tā tad es dodu tam vietu. Es dodu vietu, un es izprotu, kad varbūt scenāriji līdzīgi, kas tā arī ļoti bieži ir, tas visam ir vieta, un tas visam ir pareizi. Un ja es ļauju sev kļūdīties kā mammai, es arī ļauju samai mammai būt viņai pašai. Jo es taču viņu izvēlējos, to savu mammu, tieši tādu, lai izdzīvotu tieši tās emocijas. Un šeit ir tā, kad domas vairs nav prātā, bet domas ir jūsu dvēseles telpā. Un tagad paskatoties uz šo zīmējumu, es viņu tās, lai viņu var redzēt, jā, kad tas ir tāds, šajā laika līnijā tāds, viss iegūst, nostājās savā vietā. Viss ir izprasts, saprasts, piedots, cik ir iespējams uz šo mirkli, izejot caur visām čakrām, caur visām mūsu dzīves pretenzijām. Es varu uzlikt roku. Tās ir kā satikušās divas puses, kurai nav vairs pretenziju, kurai ir šī saruna ar pateicību mammai. Un šī mirklī jūsos ieplūst tāda zelta, jā, viņš ir kā tāda zelta, viņš nav kā stars, viņš ir kā tāds lietus, bet ļoti interesanti šo lietu, kā rāda, tā ir kā diamāte, viņa tāda kā diamāte, viņa ir attaisījusi tās rokas, un caur viņu nāk šī zelta, tie nebūs kā zelta pilieni, un viņi tīra, viņa aptīra jūsu visu lauku, visus jūsu 7 ķermenīšus, visu karmisko ķermeni, cik šobrīd uz to ir ļauts jums šobrīd to dziedināt uz šo mirkli. Viņš ieiet jūsu sirdī, sirds telpā un ienes tādu kā spožu sveci, kas sasilda tur, kur bija augsti.
dziedina to visu, kas ir bijis, lai šinī mirklī vienalga no cik procentuāli jūs varat mammai teikt, es pateicos tev. Paldies tev, mamma. Paldies, mamma, ka tu man biji. Paldies, ka tu man ļāvi piedzīvot, kā ir būt bērnam, un kāds ir varbūt attiecības ar mammu, kāds ir emociju spektrs. Un es tev kā bērns ļāvu piedzīvot, kā ir būt mammai. Kā ir mammai, kad sāp, kā ir mamma, kad priecājās, kā ir mamma, kad viņa dzīvo caur savām bailēm. Un tāpēc ļoti gribu tos pasargāt no saviem bērniem, ko atkal, ja mēs to neieraugam savā laukā, mēs atkal tās bailes par kaut ko mēs nododam tālāk, bet tad, kad mēs viņus ieraugam, tad mēs viņus transformējam sevī un zinām, kā ir baidīties. Un tad mēs transformējam to tevī, kad mēs zinām, kad uzticība bērnam, ka viņš tiks ar visu galā, ir pats svarīgākais. Un tā uzticība ir mammai, kad es esmu tev līdzās, un es redzu pēc sava, tā kā, vai tu dari tā, kā es domāju, vai tu savādāk, bet es zinu, ka tu ar visu tiks galā. Jo es nezinu, kādu ir dvēseli izvēlējusies tavu ceļu, un mēs vienmēr ļoti gribam, lai tas visi kā pasakāk, tā kā cilvēcīgi, lai viss, bet citreiz dvēseli izvēlās ļoti grūtu ceļu. Un tad tai mammai ir jāpieņem tas cilvēcīgi, tas grūtais ceļš, un jāsaka, es ticu tev. Un arī, ja dvēseles šis ceļš izvēlētais nebūtu nesaskan ar mūs, kā mēs to gribētu, kā mammas, bet šī lielā cieņa pret šo bērnu dvēseles ceļu ir pats augstākais, ko mēs varam bērnām dot un būt viņam blakus. Kad mēs esam tev blakus, vienalga, lai kādu ceļu tu ietu, vienalga, lai no kurienes pasaulē tu atgrieztos. Tas tā enerģija, kas nāk, ir tik ļoti emocionāla, kad tu vienmēr atgriezies mājās, neskatoties pilnīgi ne uz ko. Un tāpēc tas stāsts, kad mēs iezīmējām mammu, savu mammu, un pēc tam, kad mēs iezīmējām sevi jau kā mammu, caur savu mammu, tas atkal ir stāsts ar pateicību viņai. Un tagad tā tad ir šādi, ja, izskatās. Un tagad es jums ievilku caur vidu horizontālu līniju. Horizontālu līniju uz vienu un uz otru pusi. Man viņa A4 formātā sanāk 7,5 un 7,5, ja? Tātad tā, es neredzu, kā lai es viņu pagriežu, lai jūs viņu redzat, ja? Tātad caur šo dvēseles telpu es nopilku horizontālu līniju. Un mēs kā mammas, kā mūsu mammas, mūsu vecmammas, jā, mūsu vecmammas, mūsu mammas visās iepriekšējās dzīvēs, ar ko mēs esam saskārušies, mēs viņus ievilksim šeit. Jo mūsu stāsts, kā dvēseles telpā, mēs esam iedarbojušies, mums ir bijuši daudz mammas, daudz stāsti. Un ļoti bieži arī sev, tā kā es ļoti, šobrīd arī man daudz nāk šīs sajūtas par mammu, ko es esmu piedzīvojis kā māte citās dzīvēs, un tur ir tie arī, tas noteikti katram ir no jums, jo mēs taču visi nākam, lai iedzīvot šīs emocijas, kur tie stāsti ir ļoti sāpīgi, cilvēcīgi, kur mēs esam dusmojušies uz Dievu. Un es jums ņemtu ar šo pašu lielo cirkuli, likt pie tās ārējās cirkuļa malas un iezīmēt apļus. Ja? Tātad es lieku, parādīšu, ja? Tātad es lieku cirkuli pie šejienes,
šeit, ja, un zīmēju apli. Es savā dvēseles telpā dodu vietu tām visām pieredzēm, un maniem stāstiem ar mammām, kas man bijušas arī iepriekšējā dzīvē. Un jūs to lēnām velkiet, un kad jūs dodiet tiem vietu, jūs stāsts ar mammu ir mūsu dvēseles telpā, un mums viņi ir ļoti dažādi šie stāsti, kas varbūt ir pat šobrīd, varbūt tu nevar iedomāties, kādā dzīvē tu esi viņu nīdis, vai kādā dzīvē tu esi viņu nogalinājis, vai nodevis, vai atkal dievinājis, vai tur ir tik ļoti liela bijusi sirds tāda saderība, ko šī dzīvē tu neesi izjutis, un tu tam dod vietu. Un tu ievelc apli, atkal nākamo apli šiem stāstiem un vairākām pieredzēm tavā dzīvē, tu esi izdzīvojis kā bērns attiecībā uz mammu. Un šeit es vēl pavilkšu līniju, lai ar to viņa nebeidzās. Ja? Tātad man tur sanāca vēl 3 apļi. Ja? Tas atkarībā no cik es vilku. Tagad jūs varat uzlikt vienkārši roku un saprotat, kad jūs kā būtne, vienalga, jūs esat vīrietis vai sieviete, jo citās dzīvēs jūs varētu būt gan vīrietis, gan sieviete, gan bērns, gan meitene. Un jums ir ļoti daudz šo stāstu ar mammu. Un daudz pieredžu ar mammu, kas ir izdzīvoti citās, bet dvēseles telpā viņas ir. Un tenīs dzīvēs, kad mēs aizējam ar pretenzijām ļoti lielām, viņas paliek mūsu telpā. Un mēs tagad, jūs sajūtiet, kādu krāsu jūs paši vēlties, es ņemšu zaļu. Zaļu krāsu un apvilkšu šos apļus kā izlīgumu ar visām dzīvēm, kur man bija pretenzijas pret mammu. Ar visām dzīvēm, kuras esmu ienīduši savu mammu, nodevusi savus vecākus. Biju netaisna pret viņiem. Es dodu tam vietu. Un jūs varat izvilkt tādu katru apli. Kad, jā, es tam dodu vietu. Paņemšu citu zaļu toni. Es dodu vietu tiem stāstiem. Kur arī mani varbūt mamma ir nodevusi. Kur gan es viņu nodevu, gan mamma ir nodevusi mani. Jo šie stāsti ir daudz. Ja jūs paskatīsieties vēsturi, kāda tad bija vērtība, kādi bija daudz scenāriju. Un es iezīmēju, es zinu, kad manā dvēseles telpā viss bija pareizi, jo man bija vajadzīga šī pieredze, šī baiļu pieredze, šī netaisnības pieredze. Tas ir kā putni, kas ir aizmaldījušies, viņi atgriežas mājās ar to sajūtu, kad viss ir pareizi. Es esmu izdzīvojis to. Tā cilvēciņa ķermenī, es esmu to pieņēmis. Un te jūs varat arī beigās vēl ievilkt, noliekot priekšā pusapli, jo, cik tanī papīrā vienkārši jums ielien, jā, jo stāsts jau nebeidzas ar 3 apļiem, kā jūs saprotiet. Tur ir daudz vēl stāstu. Un es pieņemu ar to savu dvēseles mīlestību, ar savu izprašanu. Un saprotu, kad manās dvēseles mājā par mammām ir daudz stāsti. Un šī dzīvē man bija tāda mamma, un citām man bija savādāka, un tas viss ir stāsts par mani. Un lai kāds arī jūsu scenārijs šai zemes dzīvē, bet jūs saprotiet, viņš ir šāds, un arī šādi var būt. Un tā ir tā lielā cieņa, kad tu saproti, kad ne jau kā personībai man ir kāda pretenzija pret mammu, nē, jo
dvēseles līmenī es to vēlējos iziet pats. Un šeit pazūd pretenzija. Šeit personība iekš manis tā kā paiet maliņā un dod vietu šai dievišķajai būtībai, kad viņi saprot, ka viss ir bijis pareizi, ka tas ir pareizi, un tur nav nepareizi. Un tad es lūdzu, tagad man rādās kā kājas, kas atlido mājās. Atlido mājās, vai kā cielava, kas atlido uz tuvākās liepas un skatās man pa logu iekšā. Es atgriežos mājās caur tuksnešiem un kalniem izietiem. Es atgriežos un saprotu, kad viss ir pareizi. Es esmu pateicīga jebkurai mammai, kas ir manā dvēseles ceļā bijusi par pieredzi. Un es zinu, kā man gribās šobrīd nevis dzīvot mammai ar prātu, bet dzīvot mammai ar sirdi. Es nezinu, kā tas ir, bet mēs to visu mācāmies. Kad mēs esam atnākuši apkārt savā dvēseles telpā, tanī, kad mēs jau zinām. Mēs pieņemam dvēseles izvēles, mēs zinām. Un mēs dodam šai dievišķai lielāku vietu nekā personība iekš mums. Un te ir tas miera izlīgums. Tā ir tā saruna ar mammu, manu šai dzīvē. Tā ir saruna ar mani, kā mammu, caur manu mammu. Un tā ir saruna ar mammām visās iepriekšējās dzīvēs. Un arī ar mammu, kur es esmu bijusi mamma visās iepriekšējās dzīvēs. Un šeit es jums ieteiktu vēlreiz tā kā izīmēt šos apļus ar tādu sajūtu. Man atkal gribās, šāda man izsanāk, un es atkal gribu tur likt balto krāsu. Varbūt jums ir, piemēram, tāda dievišķā tāda krāsa, piemēram, dzeltena. Jūs varat likt dzeltenu krāsu vēl. Sajūtiet, kādu sirds saka jums, vai gaiši zila varbūt. Vienalga, šeit neanalizējiet krāsu kā krāsu terapiju. Šeit zīmējiet no savām sajūtām. Un es varu tikai pateikties savai dvēselē par pieredzi, pateikties, ka mēs ar viņu esam tikuši galā. Pateikties atkal savai mammai, kad viss ir pilnīgi pareizi, ko šai dzīvē es piedzīvoju. Jo tā ir dvēseles izvēle. Pateicībā, pateicībā un pateicībā. Paldies, paldies, paldies. Sajūtiet, kā vibrē jūsu ķermenis. Kā tanī mirklī liekas, ka ķermenim ir vairāk telpas. Kad šobrīd ķermenī jūs elpojiet un jums pazūd bruņas, kad jums ir jāaizsargājās, vai es esmu pareiza vai nepareiza. Jūs varat būt drošs savā telpā. Un tagad es jums ieteiktu, ja jums ir, piemēram, zelta krāsa, man ir zelta pildspalva, varbūt jums ir zelta zīmulis, šo pusapli, ja, kas ir šeit, pusapli, iezīmēt ar zeltu. Pārvilkt pāri pusapli, ja, iezīmējiet ar zeltu. Tā ir jūsu dvēseles telpa, kur ir atgriežušās daļiņas uz šo mirkli, cik tas ir iespējams. Jums pazūd bruņas no pasaules. Jūs varat būt vairāk atvērts. Ķermenī tā ir tāda interesanta, ir tā kā tirpas caur ķermeni skrien un liekas, kad ir vairāk telpas un tu saproti, ka tu vari neaizsargāties, kad tu esi stiprs.
Tu esi stiprs, jo ar tevi tava mamma svētība, ar tevi ir tava dzimta svētība, ar tevi ir tava visu iepriekšējo dzīvu svētība. Un es esmu stiprs. Un uz otru pusi mēs atkal ņemam cirkuli tieši tāpat. Mēs velkam apli ar svētību. Svētību saviem bērniem. Ar svētību pasaulē. Ar svētību dzīvei. Ar svētību mīlestībai. Es atkal pavelku to līniju garāku, lai viņa aiziet cauri apļiem. Jūs esiet atgriezies mājās, savā dvēseles mājā, pateicoties sarunai ar savu mammu. Un šeit es atkal vilkšu ar baltu, jo tāda ir mana sajūta. Par svētību savā dzīvē. Par svētību savā dzīvē. Par svētību saviem bērniem, lai kādus ceļus viņi ietu. Es vienmēr esmu ar viņiem. Par svētību visam, kas man ir apkārt. Un par svētību mīlestībai. Un pēdējais aplis vēl tomēr sanāk arī tekt, tāds pusaplis ar svētību pateicībai, pieņemšanai, izprašanai, ar svētību tam. Šādi šobrīd mums sanāk apļi. Jūs varat vēlreiz izliekt un ar tādu ieelpu un izelpu ar svētību. Svētību visam, kas jums ir. Jums nav jāaizsargājās no dzīves, jums ir jāprovē būt atvērtam. Jums nav jābaidās, ko citi teiks, jo tā ir viņu lieta. Jūs esat atgriezies savā dvēseles telpā. Caur sarunu ar mammu, caur pieņemšanu ar mammu, caur pateicību ar mammu. Tas tās ir par jums. Un tagad es jums piedāvāju izvilkt šo apli otru pusi. Savienot visu šinī, kad dvēseles telpa, kas iet caur sirdi, dvēseles telpa iet caur sirds telpu, jūs esiet atgriezies mājās. Mājās pie sevis, izlīdzis, samīļoju savu mammu. Lai kāds jums būtu stāsts, esiet pateicīgs. Viņai izpratis to būtību, apzinājies tās visas sajūtas, ko jums viņa ir devusi. Jūs varat izrakstīt, kādas emocijas jūs pateicoties mammai esiet izdzīvojis. Un tā tam bija jābūt. Jūs esiet izlīdzis ar sevi mammu iekšēji, kad jūs esiet mamma. Un sajutis, kad arī mamma var mīlēt caur sirdi, bet ne ar prātu. Un devis tam daudz vietas. Jūs esiet izceļojis to ceļojumu, pieskāries, kad daudzās citās dzīvēs ir bijis sāpīgi. Bet šinī jūs esiet atgriezies mājās, savā dvēseles telpā, kur viss jau ir zināms, kur viss ir izdzīvots, kur viss ir piedzīvots, un jūs to pieņemiet. Jūs ziniet, kā ir bijis, kad sāp. Un tā ir milzīgi liela enerģija. Un jūs ziniet, kā ir mīlēt, kad zaudē prātu, kā ir ienīst māti, kad tu zaudē prātu. Kā ir
pagriezt mātei muguru, kad tam bija vajadzīgs. Jūs to visu ziniet. Un tagad jūs varat domāt, kā ir ar mammu komunicēt savu sirdi. Kā ir komunicēt ar saviem bērniem caur sirdi, caur sirds telpu. Tad, kad ir izlīgums ar savu mammu, caur mammu, kā es teicu, ar sevi pašu, ar visu iepriekšējo. Tad tu vari iztaisnot muguru un spīdēt kā zvaigzne. Un šeit es jums ieteiktu perpendikulāri ievilkt starus. Jā, caurkliņas jums parādīšu. Izvilkt starus, tulītās. Es izvilku starus. Man ir tāds mazāks lineāls, bet es domāju, kad jūs varat paņemt, paskatīties, kā jums tur sanāk lielāku lineālu, piemēram, ja? Izvelciet staru cauri. Tā jūsu komunikācija ar pasauli. Kad jūs komunicējat ar pasauli caur mīlestību, caur mātes mīlestību, caur pieņemšanu. Jo mātes mīlestībai ir ļoti liels spēks. Mātes mīlestība bērnam dod spārnus. Mātes mīlestība arī, ja bērns ir aizgājis, viņu silda. Viņš atgriežas mājās. Un kas var būt labāks, kad tu zini, ka tavs bērns ir mājās mierā un mīlestībā un ir gatavs jauniem piedzīvojumiem. Un es arī savu vertikāli iezīmēšu ar zelta svītru, kas iziet cauri visām manām čakrām. Šī zelta vertikāla, viņa ir spēcīga un stipra. Viņa ir salikta. Es ar zeltu krāsu izvilkšu arī horizontālā līnijās, ka tas arī ir stāsts. Tā es likšu laikam pēc, nevar laikam redzēt, kā ir, jo laikam gaisma atspīd daudz savādāk, vot šādi, ja. Tātad mēs izvilkām šādi, mūsu saskari ar pasauli, ar visu, kas ir bijis, ar visu, kas ir jaunajā laika līnijā, kurā mēs esam jau apvienoti. Šeit ir mūsu dvēseles telpa, un mēs esam šeit. Un tā ir nosiprinās mūsu vertikāli šeit un tagad. Mēs esam šeit apvienojuši šo stāstu, šos visus stāstus, un to šeit un tagad. Un tanī šeit un tagad jūs varat viņu pēc jūsu uzskatiem to, nu tā kā izzīmēt, izkrāsot, kā jums gribās pielikt daudz, vēl kaut kādas citas ornamentus. Es parādīšu, es te, piemēram, apvilkšu to šeit, to dvēseles telpu ar tādiem kā punktiņiem. Jūs viņu varat izkrāsot visskaistāko, kādu vien jūs vēlaties. Viskaistāko, jo tā ir jūsu telpa. Tas ir tas, kur jūs esat saticies ar sevi, ar savu mammu, mamā, šo stāstus izdzīvojis un pieņēmis. Piemēram, es šo uzzīmēju. Es nevaru saprast, ko jūs redzat. Šādi. Vispār pazuda gaisma. Ok. Jā. Es ielikšu pēc tam beigās, jūs redzēsiet to zīmējumu. Un šādi jūs varat vēl iziet. Un šo zīmējumu tālāk jau no jūsu paša spektra viņu izkrāsot, uztaisīt pa mākslas darbu sev. Pievilkt ar pasauli vairākas zvaigznes uzzīmēt, stingrāk, iezīmēt ziedus. Ko jūs visu vēlaties, jo tas ir stāsts ar jums, ar mammu. Sajūtiet to telpu, kas jums ir iekšā, kad viss ir pareizi, mamma. Es mīlu tevi, mamma.
lai kādi vēji mums jūņoja pāri, lai kādas asaras bija gan tev, gan man, bet es zinu, ka sirds dziļumos mēs viens otru ļoti, ļoti mīlējām, vēl joprojām mīlam un mīlēsim. Mamma ir spēks, lai mums kādam ir ļoti daudz pretenzijas pret to, bet tā ir daļa no manis, no šīs dzīves manis. Un es pieņemu katru savu iepriekšējo dzīvi, kuras esmu bijusi gan slikta meita, gan slikta mamma, no cilvēciskā viedokļa, gan laba meita un laba mamma. Es tam dodu vietu, jo tas emociju spektrs nav izsakāms. Un es to visu esmu izdzīvojis, un tagad es varu izdzīvot to, kā ir dzīvot mammai ar sirdi, jo tas ir jauns laiks. Jauni noteikumi, jaunas schēmas pasaulē. Kā ir dzīvot mammai ar sirdi, kā ir sajust, kā ir sev ļaut just. Un tā ir pateicība manai mammai. Ir katra mammai pateicībā. Sajūtiet to. Jūs varat uzlikt roku uz to, kur jūs uzzīmējat to dvēseles māju sev uz sirds. Un pateicībā, kad šobrīd jūsu dvēseles telpa iemirdzās, kad jūs pieņemiet, jūs nenosodiet, jūs pieņemiet un dodiet tam vietu. Jūs ziniet, ka tas viss ir pareizi, kas ir bijis. Un dvēseles telpā ir daudz bildes un gleznas un jūsu grāmatas un nodaļas stāstos par jums. Un tur nav liekulības, tur nav melu, tur nevar samelot, jo tur viss ir zināms. Tur tu vari ieiet tikai ar savu mīlestību. Ar mīlestību pret mammu. Ar mīlestību pret augstākajiem spēkiem, kas jūs virzīja tanī, kas jūs pavadīja ikdienas, kas jūs stiprināja. Un pateicībā mammai, kā es teicu, lai vai kāda un kādas pretenzijas jums ir pret mammu, caur viņu jūs ieguvāt šīs emocijas. Un tad jūs esat pateicīgi tai dvēselē, ka viņa piekrita tām, būt ļaunai, būt sliktai, būt netaisnai, jo tikai caur to jūs augat, jūs ejat tālāk, jūs neapstājaties, jūs atrodat sevī šo daļu, ko sauc par mīlestību, par pieņemšanu. Tas ir tikai stāsts par jums. Un tas, kas ir jūsos, tā ir daļa no jums, liela daļa. Un tam visam ir. Šis viss mūs sākās ar pateicību, ar sarunu ar savu mammu. Es pateicos jums par šo, kad bijāt līdz ar mani šai praksē. Ja vēlaties pateikties man, varat to darīt ar donēšanu, es nolikšu apakšā kontu, kur jūs varat pārskaitīt mani, ja jūs tas uzrunāja vai vēlaties to izdarīt. Priecāšos, ja jūs dalīsieties ar savu pieredzi, kā bija jums izzīmēt, ja ieliksiet zīmējumu, kāda jums sanāca šī saruna vai pateicība mammai, caur mammu, caur sevi kā mammu. Pateicība augstākiem spēkiem, pateicība katrai dzīvē, ko esat izdzīvojis, skatoties caur mammas prizmu. Un atcerēties, ka tas centrs esat jūs. Jums ir spēks. Un jūs zinat tālāko ceļu, kā dzīvot ir. Uz mammu skatīties ar sirdi un domāt ar sirdi, un runāt ar sirdi, un pašai būt kā mammai, runāt ar vārdu,
un vārds ir savā veidā Dievs, un jūs ir daļa no Dieva. Un te man atnāca tikko, ka jāiezīmē no jūsu centra, jāpaņem uz pusi lielāks tātad, aplis, mēs varam tādu apli, bet kas iet tā kā līdz tai, kur mēs uzīmējam augšu, tad viņas parādīšu, ievelkat, viņš sanāk tāds, bet jūs nevelkat apli, jūs velkat tādu kā, pa gabaliņam, es to jums parādīšu. Viņš nav noslēgts aplis, viņš ir kā tāds aplis, kas ir apļa forma, bet viņš ir no gabaliņiem tādiem. Es parādīšu, kad mēs atstājām vietiņu. Tas ir augstākie spēki, vai kā jūs sauksiet Dievs, kas ir vienmēr līdzās ar mums, jo mēs esam daļa no viņa, un viņš ir daļa no mums. Un viss jau ir tikai to, kā mēs sarunājamies ar mūsu mammu, tā mēs sarunājamies ar Dievu. Varbūt, vai mums vajag tik daudz sāpes, lai mēs kaut kad sāktu runāt ar Dievu caur šīm sāpēm. Mēs atgrieztos un saprastu, ka mēs esam daļa no dievišķā, un vārds arī ir Dievs, jo tam ir enerģija. Paldies jums! Priecāšos redzēt jūsu zīmējumus. Un varat turēt viņus telpā. Es ielikšu arī pēc tam pie šīs prakses arī savu zīmējumu, jo es arī pateicos mammai par to, kāda viņa bija man. Paldies jums! Paldies jums! Namastē! Kāpēc es vienmēr saku namastē? Beidzu un sāku, tāpēc, kad tas ir mans stāsts, kad es caur paklanos tev, lai kas tu būtu, neskatoties ne uz ko, ar mīlestību. Paldies jums!